Tāds patīkams un silts trešdienas vakars, taču mani dīda nemieris, gribas izklaidēties. Un es zinu, ka to darīt kopā ar kādu ir jautrāk. Šovakar Sandai ir improvizācijas teātra izrāde šeit, teātra bārā. Es to noskatīšos, un tad kopā ar viņu mēs iekarosim labākās vecrīgas izklaides vietas. Tur jau viņi nāk. Bravo! Malacis, es ļoti lepojos ar tevi. Jā, paldies tev. Tu esi gatava? Mēs iesim iekarot Rīgas atpūtas vietas. Tad man vajag pārģērties. Mirklīti. Nu labi, ja tu gribēji. Dod man pāris minūtes. Ok, pārģērbi. Ko es tikko izdarīju? Sievietes pārģērbas ļoti ilgi. Ir iespēja iedzert pirmo alu. Teātra bārs nav vienkārši bārs. Tā ir vieta, kur iedzert kafiju pirms izrādes, vieta, kur pēc izrādes satieks paši aktieri un vieta, kurā arī tiek spēlēts teātris. Bohēmiskas sarunas par un ap teātri, kino un mākslu, bez darba laika robežām. Sarunas par būtisko. Tāds ir teātra bārs. Tagad dodamies ciemos pie teātra bāra jaunākā brālēna uz Kaņepes kultūras centru. Vieta, kurai māksla un bohēma ir teja vai asinīs. Ko esam nonākuši līdz Kaņepes kultūras centram? Vieta, ko iecienījuši mākslinieki. Jauka vieta, kur īstenībā satikt draugus, atpūsties pēc darbdienas vakariem un arī brīvdienās. Mūzika jau skan. Ejam iekšā. Te ballītes nav no klusajām! Te kārtīgi laikam var just, ka Rīga dimd. Šeit ļoti bieži notiek koncerti, un arī šovakar šeit notiek koncerti. Skaņu mešs, ne? Es domāju, ka jā. Sanda var dejot pie visa. Kaņepes kultūras centrs ir ēka, kura piedzīvojas gan aristokrātiskas sarunas, gan bohēmisku uzdzīvi laikā, kad to apdzīvoja Mākslas akadēmijas studenti. Tagad Kaņepes kultūras centrā galveno lomu spēlē mūzika un dažādu kultūru un mākslas izpausmes. Ēkai ir īpaša un autentiska aura, kā arī ugunīga koncerta zāle. Te ir forši, bet mums ir vēl visa nakts priekšā, un mēs gribam paspēt arī uz citām vietījām. Tāpēc dosimies. Kāpēc tu steidzi? Laba daudz nevajag. Tik foršs koncerts, nu labi. Ejot uz 4 baltiem krekliem, balts krekls būs tieši laikā. Nepārprotiet, te nedejo Vīnas valsi un neuzstājas operas solisti, bet reizēm īstai latviešu mūzikai, kura un tikai kura skan kreklos, baltais tīri labi piestāv. Galu galā, kā teikts kādā par klasiku kļuvušā latviešu popmūzikas dziesmā, stāsts jau nav par krekliem, bet ir par sirdsapziņām. Šobrīd mēs atrodamies klubā 4 balti krekli. Esmu dzirdējis, ka te parasti notiek ļoti solīts ballītes, un dažās no tām atļauts ierasties tikai kurpēs. Jā, visbiežāk šeit pulcēs jaunieši ap 30. Taču šovakar šeit ir studentu vakars, līdz ar to atmosfēra ļoti brīva. Un kas pats labākais? Daudz latviešu mūzikas. Sandai patīk dejot pie latviešu mūzikas. Ballīte iet vaļā pilnā sparā. Šis ir studentu vakars un par laimi Kasparam balto krekli ir piemirsies uzvilkt ne tikai viņam. Ar vai bez kreklas šīreiz ir īstā vieta, kur kārtīgi izdziedāties līdz dziesmām, kuras no galvas zina katrs latvietis. No baltiem krekliem un augstiem toņiem uz vietu bez steigas un kņadas. Dodamies uz Omes briljanta istabu. Šīs vietas nosaukums ir Omes briljants, un man patiesi liels prieks, ka Rīgā paliek aizvien vairāk vietu, kura nevien lieliska mūzika, bet arī brīnišķīga atmosfēra, jūtos kā pie Omītes dzīvoklī. Jā, patiesi šeit ir daudz dīvāni, veci krēsli, taču tie ir atjaunoti un ir ļoti labi sajūta. Kas man vēl patīk, ļoti interesanti dzērienu karti. Šeit ir dzēriens ar nosaukumu Es pazīstu Norču. Vispār nav nejausmas, kas tas ir par dzērienu. Tad mazāk interesējies par dzērienu karti, bet vairāk par cilvēkiem, jo iespējams, ka tieši viņi mums var pastāstīt, kas vēl te ir īpaši. Ejam iepazīties. Runā, ka būt par Omu ir forši. Sevišķi, ja šī Oma ir pati demokrātiskākā visā Rīgā. Pie tam Oma, kas ir visnotaļ labā omā. Ienākot viņas briljanta istabā, viss ir vienkārši. Briljanta atmosfēra, briljanta kompānija un iespējams pati Oma ar briljanta auskariem ausīs. Mēs esam atraduši fantastisku pāri, Valdis un Ilze. Jā. Un viņi, pasaki tu, Viņi ir... vai es pateikšu?
Tev patīk, viņi svin 2,5 nedēļu jubileju, viņi ir pāris. Sakiet, kā jūs izdomājāt atnākt tieši šeit, bet kā jūs vispār izdomājat vietiņas, kur iet atpūsties? Īsti jau nebija atvērts citas vietas. Šī bija vienīgā, kas bija vaļā? Darba laiks nebija tāds. Bet jūs šeit esat pirmo reizi? Nē, otro reizi. Un kā vispār? Ļoti labi patīk. Ir vieta, kur apsēsties un izvietojums ideāli. Jā. Labi, bet kādi ir tie kritēriji? Nu, jums kā pārim, ja, kas pamazām viens otru iepazīst, kā jūs izvēlaties vietus, kur jūs ejat atpūsties? Viena no galvenajām lietām ir, ka var runāties. Protams, kurš gan nevar parunāties? Jā, ka var sarunāties. Jā, bet nav tā, ka Ilzai sanāk vairāk klausīties? Kā tu zināji? Ilzīt, kā ir? Viņš tev neapbižo? Nu tā, ka kur ejam, un tad viņam vienmēr ir plāns gatavs, kad ejam uz Omas Briljantiem un ejam citur. Nē, laikam mēs diezgan bieži, mēs abi ienākam parasti iekšā un pastamies. Šī vieta bija tieši tā, kurā bija forši interesi, un arī tas mūzika nav pārāk skaļa, un ir tāda patīkama. Ok, un es pamanīju, ka jūs dzerat vienādus dzērienus. Tas ir tāds Ar pārgājiens. nolūku droši. Vienkārši garšo kafiju. Vienkārši garšo kafiju. Nā, slikti. Vai jūs dejojat? Jā, Man ir to problēmas, kā jau čekiem. Tas tā. Gan jau, ka mēs pēc kādu mirkļu vēl parunāsimies un iesim padejot kopā. Jā, jo vakars ir garš. Wow, ļoti forša vieta. O, jā. Nu, kur tālāk? Tepat tūmā ir rock kafejnīca. Labi. Būs interesants kontrasts. Ejam? Mūzika izklausās iespējams. Ah, that is something. All right. It's like a challenge, huh? Good job, good job. Tas tāds izaicinājums, nu, kas jādara, jādara. Vāc! Izskatās, ka esam nokavējuši koncertu. Par to nevajag raizēties, jo te dažādas populāras un slavenas grupas uzstājās ik nedēļu. Ar to arī šī vieta ir īpaša. Dzīvā mūzika un kārtīgs rokenrols. Mēs jau varam arī tāpat padejot. Tas neizskatās muļķīgi. Vienalga. Latvijas pirmā roka kafejnīca. Ar ko jūs atšķiraties no citām atpūtas vietām? ar to, ka mums ir pilnīgs rokenrols. Pilnīgs rokenrols. Ko tas nozīmē, kad krat galvu un dejo un ārdās? Dažreiz krat galvu, dažreiz dejo, visu laiku ballīti. Mums Pašiem ballīti? Jā. Ja tev būtu jāraksturo, kāds ir Latvijas pirmās roka kafejnīcas tāds tipiskais klients, tāds, kas nāk te atpūsties, kā tu viņu raksturotu? Noteikti ar kaut kādu trakumu galvā, pozitīvu trakumu, jā. Un noteikti kaut kādu mazliet tādu alternatīvāku domāšanu, kas negaida kaut kādu klasisku tucenieku. Jā. Bet tā, kad ir gatavs, ka kaut kas skanēs, kā jau roka kafejnīcā, kaut kas tāds smagāks, ka varēs pārdīties un pabraukt skaļāk. Un kā tādam riktīgam rokenrola cienītājam, ko viņam nozīmē izdevusies ballīte? Kam ir jānotiek? Ir jāsalauž krēsls, galds vai jānoskūpst bārmeni vai kaut kas kāds ir? Tas pēdējais varētu darīt. Ir uzdevums. Ja tev ir jāpasaka viena lieta, kas tev šeit visvairāk patīk, un viena lieta, kas tev šeit nepatīk. Man patīk mūsu kolektīvs. Visi bārmeņi, visi viesmīļi vienkārši ideāli. Labākie draugi. Labākie draugi, labākie kolēģi, labākie ballētāji. Forši, jā. Ballītes uzkurinātāji. Jā, man liekas, ka latviešiem ir ļoti svarīgi pirms ballēties iepazīties. Mani sauc Kaspars. Mani sauc Baiba. Es tikko iepazinos ar Latvijas pirmās roka kafejnīcas bārmeni. Ar Baibu ir jauki, un roka kafejnīcai nepārprotami ir vilinoša aura. Taču ir laiks doties tālāk, jo šovakar mums noteikti jāapmeklē arī Rīgas klubu ikona. Mēs šobrīd atrodamies gandrīz pašā Vecrīgas sirdī. Pie kluba pulkvedim neviens neraksta. Šeit parasti beidzoties visas klubu tūras pa Vecrīgu. Jāsaka, ka šis klubs ir ļoti pieredzējis. Šajā novembrī tas svinēs 18 gadu jubileju. Var jau būt, ka tas tā vienkārši paņem un ierauj savā ballītē, un tu saproti, ka ir jau agrs rīts. Iesim un pārbaudīsim, vai tas spēs nokausēt arī mūs. Viņi ir pilnīgi traki.
klubs, pulkvedim neviens neraksta, ir unikāls gadījums. Vēl pavisam nedaudz un uz pulkvedi dejot dosies tie, kuru māmas un tēti savulaik iepazinās kluba atklāšanas pasākumā 18 gadus atpakaļ. Pulkvežu skolu savulaik izturējuši labākie Latvijas bārmeņi, kuriem pašiem ir savi restorāni. Te ir spēlējuši un spēlē Latvijas labākie dīdžeji, jo patīk vai nē, pulkvedis ir nemainīga vērtība. Un jā, ja nezinājāt, pulkvedī laiks rit pulkveža ātrumā. Arī man un Sandai. Wow! Izdejojušies esam pamatīgi. Jā, diezgan gara un tāda trauksmaina nakts vēc Rīgā. Pamazām jau piezobis miedziņš, bet kārtīgi balīti beidzas ar kārtīgu burgeri. Jā, tā jau ir rīta klasika. Jā, tu negribētu jau dīdžeju uzaicināt arī uz brokastīm? Es pirmo reizi mūžā kaut ko tādu redzēju. Sanda iet klāt. Kur nu vēl labāk burgeri Rīgā, ja ne delīsnēk? Jā, priekš tāda agri rīta lielisks nakts noslēgums. Mazliet jau miedziņš piezobis, bet frī kartupelīši, vistu spārniņu un mēs atkal kā čaklas bitītes dosimies tālāk to kā. Labrīt! Ar labu nakti.